šodien mēs prezentāciju veidošanā runāsim par tādiem vairākiem aspektiem. Kādi būtu jāņem vērā, veidojot prezentācijas tieši šajā PowerPoint programmatūrā? Tur ir vairāki padomi, varētu pat apkopot, izdot tādu mazu bukletiņu, par to, kā vajadzētu veidot prezentācijas. Ko nozīmē vajadzētu veidot? Tas nozīmē, ka, ja jūs ņemat vērā šos ieteikumus, jūs varat šīs prezentācijas padarīt tādas pievilcīgākas, simpātiskākas. Kāpēc ir būtiski padarīt simpātiskākas? Jo, lai starp jums kā prezentētājiem un auditoriju, ar kur jūs strādājat, izveidotos pēc iespējas spēcīgāka saskara, lai to komunikāciju varētu efektīvi nodot virzīt, ir nepieciešams pārliecināt, ka jūs neesat ienaidnieks vai pretinieks, bet savējais. Un par savējo mēs kļūstam tad, ja mums šis cilvēks, ar kuru mēs saskaramies, citreiz vienkārši ir plašāk, var ņemt, objekts vispār, arī priekšmets, ir simpātisks, ir estētisks. Ir jādomā ne tikai par savu ārieni, bet ir jādomā arī par telpas iekārtojumu. Agrākos laikos jau kopš aizvēstures tāds jēdziens kā sakrālais, jeb svētais, ir bijis vienmēr saistīts ar orientāciju telpā. Viduslaikos katedrāles gotiskās tika celtas, pamatojoties arī uz tādiem pētījumiem gan rakstos, svētajos rakstos, gan arī mēģinot izzināt to pasauli. Jo tika uzskatīts, ka Dievs ir iekārtojis zināms likums, pasauli ir uz noteiktiem kārtības tādiem likumiem būvēta, un tā iemesla dēļ ir nepieciešams iepazīt šos likumus. Un tā arī, piemēram, teātrī parādījās. Bija atsevišķa teātra forma, kur bija tādas mazas skatuvítes, kur katrā notika sava darbība, un tā arī tika baznīcā izkārtot. Ziemeļu pusē notiek mums vienmēr elles skati, tāpēc, ka saistīja ziemeļus, saistīja ar visu nešķīsto tādu barbarisko, tādu nepatīkamu. Viss sākams ar savu svītu, tur būs ziemeļos, dievidos pretī, turklāt paradīze, pilnīgi pretējais. Un tas ir ļoti sen ir latvieši cēluši mājas, balstoties uz debes pusēm, uz to izpratni. Telpa ir simboliski ļoti dziļi mūsu uztverē iesakņojusies. Ir divas tādas pamatstruktūras, kas virza uz priekšu visu, ko mēs darām. Tas ir tie rāmi, tas ir šīs abas lietas, elementi iedod rāmus, kuros mēs funkcionējam. Un pirmais rāms ir laiks, otrais telpa. Un tagad es gribu, ka jūs paņemat, novelciet lapā, tādu, lai jums ir, kur rakstīt. Novelciet krustu, respektīvi izveidojot 4 sektorus. Ņemam par pamatu viduspunktu. Viduspunkts tātad centrā, kur abas šīs āsas saskarās, mēs uzrakstām tagadne, un otrs ir vidēji telpa. Tas ir faktiski tie apstākļi, kuros funkcionē visbiežāk aktieri uz skatuves. Viņiem ir jādzīvo tagadnē, kā mēs šodien par to mācījāmies. Un visbiežāk viņi darbojas vidējā uzmanības lokā. Tad mēs skatāmies augšā, ir pavisam cits laiks, nākotne. Un apakšā tad pretēji, kā pretstats, ir pagātne. Un tagad tā koncepcija ir tāda. Lai mēs varētu tikt uz nākotni, mums ir jāsāk ar pagātni, jāiet cauri tagadnei, un tad ejam augšā uz nākotni. Tā vajag strukturēt prezentācijas, ja mēs īpaši gribam akcentēt laiku. Kā mums bija, kā ir tagad un kā būs, ja mēs ņemsim vērā konkrētus apstākļus. Ir iespējams ņemt kā sākuma punktu arī vidu,
un tad izvēlēties. Vai nu es sāku no tagadnes, un tad es runāju par pagātni. Piemēram, tas var būt pasākumos, kā tādās formās, sarīkam formās kā jubilejas, uzņēmumu 10 gadi, un tad atcerēties, kas par 10 gadiem ir sasniegts. Bet mēs varam arī no tagadnes uz nākotni. Ja? Tas būs vairāk tāda organizatoriskā plānošana, vīzijas iecerēšana. Nu, un tad mums ir, protams, palikus arī Rīgas as, un uz Rīgas as ir viduspunkts, jo mēs atradām, tur ir vidējā telpa, ja? Un mums paliek lielā telpa un mazā. Tās telpas ir domāts, un ne tikai fiziskā, bet apvārsnes. Mazā telpa, tad mēs runājam par šauru specifisku tēmu. Ja, kaut kādiem 95. degvielu. Ja, piemēram. Vidējā telpa tāda vispārīga, ja, tāda ikdienišķās tēmas, un plašā tas ir kaut kas ļoti abstrakts, ļoti vispārināts. Tad mums ir nepieciešams vadīties pēc dažādām šīm telpām. Ja? Un pārslēgties regulāri. Šo schēmiņu var turpināt tālāk un tad skatīties, kā savienojās sektori. Piemēram, nākotne ar mazo telpu. Kas tad notiek? Bet to mēs parunāsim kādā citā reizē, tas pat labāk nebūtu tik būtiski, bet es vēlos tālāk mums dot uzdevumu. Un mēs pievērsīsimies šim jautājumam par telpas izkārtojumu, kas ir ārkārtīgi ļoti būtisks. Parasti to neņem vērā, parasti par to gan mācās, bet pēc tam tā kā aizmirst. Domā, vienalga kādā telpā es uzstāšos, ja, tas nav būtiski. Bet patiesībā ir gan būtiski divu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, jums ir jārūpējas par jūsu klausītāju, skatītāju labsajūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka viena no pamat vajadzībām, ja, tas pašā apakšā, piramīdas Maslow piramīdas apakšā, ir fizioloģiskās vajadzības. Ēst, gulēt, aiziet uz toaleti. Un, ja cilvēks nejūtās ērti, ja viņam nav tāds apkārt viņš ir saspies, citi viņam tur grūžās virsū sabiedriskajos transporta līdzekļos, ja? Piemēram, cilvēks ir tāds, viņš kļūst tāds noslēgts, viņš kļūst sevi ietrauc. Un tajā brīdī jūs tas draud ar to, ka jūs pazaudējat savu auditoriju, saskari ar to. Tāpēc jums ir jārūpējas par saviem klausītājiem, skatītājiem, jānodrošina viņiem veselībai nekaitīgus, drošus, patīkamus apstākļus. Tas nozīmē, ka vajag tagad visus uz zelta krēsliem, troņiem, likt 55 paplātas ar ēdienu, ja, kājas tur mazgāt, abot ūdeni, spā masāri uztaisīt, ja, mugurai. To tas nenozīmē. Nevajag pārspīlēt, bet tas vienmēr ir jāatcerās. Ļoti daudzos gadījumos nebrīnieties, ka jūsu klausītāji sāk žāvāties, piemēram. Ir ļoti liela iespējamība, ka telpā pietrūkst skābeklis. Ir nepieciešams atvērt logu. Tas uzreiz nenozīmē, ka cilvēkam ir, kā saka, jau garlaicīgi, ja? Aprieties, ko jūs runājat. Man ir bijusi neskaitām gadījumi, kad cilvēks ir ļoti interesēts, viņš ir aizdomājies, viņš ir aizpeldējis, bet tāpēc, ka viņam interesē tas, par ko mēs runājam. Un man liekas, ka kaut kas nav riktīgi. Noteikti neklausās manī. Bet pēc tam es pārunāju un saprotu, klausījās kā. Ja. Es ar to nevajag nekad spriest tā uzreiz pat taisnu, izteikt tādus spriedumus, apgalvojumus. Bet vienmēr var parūpēties, piemēram, par to, lai būtu ūdens. Ūdenim ir jābūt pieejamam telpā. Ir ļoti labi, ja bez ūdens var dabūt, teiksim, tēju, kafiju, bet sevišķi konferencēs, lietišķajās dažādās veidas sapulcēs, bet ūdens ir pamatvajadzība. Smadzenes bez ūdens nevar funkcionēt, mēs ļoti ātri noguštam, mēs vairs nevaram neko uztvert, jo mums nepienāk skābeklis. Ūdens mums palīdz kvalitatīvāk uzņemt skābekli. Bet es saku, ka pirmkārt ir jāpiesaist ir uzmanību. Otrkārt, zelta likums skan tā, ka ja ir kaut kas, ko jūs gribat, lai cilvēki atcerās, atkārtojiet to 3 reizes vismaz. Jo pirmo reizi, visticamāk, viņi palaidīs garām,
Viņi nesapratīs vispār, ka tas ir būtiski. Otro reizi viņš sāks domāt, kāpēc viņš atkārto 2 reizes? Kaut kas tur ir. Un ar 3. reizi, šitas bija jāpieraksta, labi. un tikai sāk. Un tā cilvēki vienkārši reflektoloģija darbojas, jo tā viņš nereaģē. Līdz ar to ir nepieciešams pat atkārtot vairākas reizes, bet viennozīmīgi par ūdeni mums ir jāpastāst, par labierīcībām mums ir jāpastāst. Ja ir paredzēts ēdiens, tad mums arī ir atsevišķa vieta jāparedz, kur mums ēdiens stāv, un tas var būt vienkārši kāds uzkost, tur cepa, vai nogu, vai jābūt kaut kam ārkārtīgi. Tāpēc ar cepamam esiet uzmanīgi. Neņemiet, teiksim, tādus sāļos un sausos. Ja viņi būs ārkārtīgi sausi, izkaltīs rīkli, ja, tad tur ūdens ir noteikti, tur pat blakus ūdenim jāstāv, ja. Ja neņemiet sausos, jo atkal var aiztikt cieti, sevišķi runātāji paši, kur iet un piedalās runā, ja. Viņiem noteikti nevajag ieteikt neko tādu ēst, jo pretējā gadījumā viņam pat aiziet balsts ciet, ja. Kaut kā būs grūtības parunāt. Turklāt galds būtu jānovieto telpas beigās. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai cilvēki dodās sēdēt uz priekšu, lai viņiem nenovirza viņu uzmanību uz ēdienu. Kā jau es teicu, visi izkārtojumi visam nederēs. Un tā ir iespējams iemācīties atrast, kurš konkrētai situācijai, konkrētiem apstākļiem būtu vispiemērotākais un to mēģināt realizēt. Lai pirmkārt nodrošinātu jūsu klausītāju, skatītāju labsajūtu, lai viņi varētu normāli veidot komunikāciju, sekot visam līdzi, un otrkārt tādēļ, lai varētu uzturēt uzmanību, piesaistīt un uzturēt. Jo, ja skatītāji ir kaut kā ieskrostoti, nevar pārredzēt, jūs nevar redzēt citus runātājus, ja tas ir būtiski, nevar kaut kur nolikt savas mapītes, lai varētu pierakstīt, ja, tad tas var ļoti traucēt visus atklāsmes procesu. Nevienmēr jums būs iespēja šos izkārtojumus realizēt, jo tur vajag gan galdu, citreiz vajag krēslus. Ja? Īpaši akcentējams tas būtu tādā gadījumā, ja jūs tiešām uzstājaties organizētos, nopietnos, lielos, teiksim, pasākumos. Ja jūs sanāk kā draugu kopā, ja? Vai, piemēram, tā kā mums tagad šeit ir tādā mazā cilvēku skaitā, ja? Mums tur varbūt nevajag tur īpaši iespringt tagad baigās galdu rindas, salikt krēslus, ja? Tas nebūtu tik būtiski, bet tad, kad ir noteikti, jo formālāk tas ir, jo lielākam skaitam cilvēku, jo nopietnāk par to ir jādomā un jāsagatavojas. Pretējā gadījumā daudzreiz jūs varat arī novērst uzmanību no jums un sabojāt pozitīvu tādu priekšstatu. Tieši tā ir jāvērtē, kāds darbs tiek paredzēts. Vai tas būs komandu darbs, vai tas būs pāru darbs, vai tas ir individuālais darbs. Par individuālo darbu var uzskatīt arī tad, ja nav paredzēts darboties komandā vai pāros. Ja, ja ir komanda, tad viennozīmīgi, ka vajag panākt, ka tā komanda vienalga lielā vai mazā grupa, tad lielā grupa ir virs 7 dalībniekiem, kad tā grupa atrodas pēc iespējas mazākā telpā, vienu vietu kopā. Tas, ko mēs runājam par mazo telpu, ja? Ko mēs izveidojam savā koordinātu sistēmā. Tātad tur mēs varam uzrakstīt klāt, piemēram, šo valžu, valžu sēdes stilu, kas ir šis, ja, mēs esam pielikt klāt. Mēs varam nerakstīt tos nosaukumus, bet uzrakstīt, piemēram, cipariņu vietas, jūs varat atpazīt un teikt šajā koordinātu asī, šajā koordinātu sistēmā, ko mēs izveidojam, pierakstiet klāt, ka pie tā tas attiecās, ja? Pie mazās telpas. Ja? Lai jūs varat atšifrēt. Nu, lūk, savukārt, ja jums nav nepieciešams, kas strādā kopā, jūs varat izvēlēties šo teātra stilu vai klases stilu. Ja? Un klases stilā varētu būt par pāriem, ka viņi darbojās. Vēl varētu būt, ka viņi pagriežās ar mugurām vieni pret otru, tad varat par 4 izveidot. Ja? Tur tas galds ir. Tiklīdz jums ir galdi, tas nozīmē, ka telpa tas vairāk aizņems. Tiklīdz jūs krēslus neliekat taisni, horizontāli, bet ieslīpi, tas nozīmē, ka tas vairāk telpa aizņems. Tāpēc to var izvēlēties tad, ja ir telpa pietiekami liela, ja? Un tāpēc parasti dažādas alternatīvas, ja? Kuras var nolocīt un arī tikai galdiņš izvēlēties. Bet atceramies, ka noteikti jābūt kaut kādam pamatam.
Ļoti grūti cilvēkiem sēdēt labā, tā sēdēt kaut ko rakstīt. Tad noteikti ir jārūpējas par pietiekamu apgaismojumu. Ar apgaismojumu problēmas sākās tad, ja vienlaicīgi grib rādīt prezentāciju, un tajā pašā laikā grib, lai cilvēku ko pieraksta. Tad, kad ir prezentācija, tad ir faktiski jāizslēdz gaisma vai jāizdara, jāpietumps logi, varbūt kādu tur aizmēr, ko nolaist lejā, kad žalūzijas, jā. Vai arī varbūt ne visas gaismas jāizslēdz, kaut kāda lielākā daļa, lai kaut ko pišķīt paliek, jā. Tad vienmēr ir problēma. Un tāpēc faktiski ir divi virzieni. Vai nu mēs skatāmies prezentāciju, vai nu mēs sēžam un rakstām. Un tā vajadzētu visu to procesu tā arī paredzēt. To nevajadzētu sapludināt, ja tas ir garāks pasākums, ja, tad atkal ir vienā brīdī, tagad mēs nokoncentrējamies, visu izplānojam tā, ka tagad mēs strādāsim, piemēram, darba lapā, un mums ir gaisma, bet tagad mēs strādāsim ar prezentāciju, piemēram, paskatoties kaut kādus uzskatas materiālus, ja, kaut kādus piemērus tam, par ko mēs tikko strādājām, ilustrācijas, un tad mēs gaismu izslēdzam. Vēl par gaismu runājot, vienmēr vajag parūpēties, kad ir cilvēks, kurš varbūt jūsu uzticamības persona, kuram jūs jau pirms pasākuma palūdzat kārtīgu, atrodat cilvēku, kurš ir atbildīgs, uz kuru jūs varat pajauties, un var jums palīdzēt ieslēgt, izslēgt gaismu, ka tas ir nepieciešams. Par laiku arī cenu. Sarunājot, lai kāds jums saka tātad laiku, lai kāds seko līdz laikam, jo jūs to paši arī cenu varat darīt, bet nevienmēr tas izdodās. Ir sevišķi runās, kurās jūs aizraujaties. Kā to laiku pateikt? Lai skatās laiku, nebūtu pareizi cilvēks vienkārši nobraukt. Tev tur 10 minūtes palikušas. Tā arī ir bijis. Kariģēja, protams. Nebūtu pareizi. Viens no labākajiem veidiem ir, ja jūs iepriekš sagatavojat un iedodat šim cilvēkam lielu tādu kartonu, lai ir kārtīgs, lai nav vienkārši lastēt, un kā tur purināt, normāli kārtīgs, ja? Kur virsū ir rakstīts lieliem burtiem, melno martīri vai tur sarkano, lai labāk redzēt, ja, vai zilo, kas piesēt uzmanību. Lieliem burtiem uzrakstīts ir 5 minūtes. Un lai tagad pienāk laiks, ka viņš parāda. Stāvot aizmugurē, kur citi neredz, parāda. Un tā, ka jūs pa gabalu varat redzēt. 5 minūtes, jūs uzreiz saulaicīgi jau zināt, un tas nozīmē, ka jums ir jāfinišē. Ja? Protams, var rādīt uzstāst šitādas taimots, ja? Bet šitos jūs nevienmēr redzēsiet. Ja? Citi arī cilvēki uzstāst kaut ko tur darīja. Visi kaut ko tur, ja, tur arī sazina, tas tāds ir, un tu pēkšņi runā par, nezinu, kaut kādiem tur jaunākiem tur izgudrojumiem, un pēkšņi to kaut ko tur izmisīgi rādi. Labāk uzreiz ir, ja? Zīme, un man viss ir skaidrs. Trešais ir, kas jāņem vērā, ir iesaistītība, interaktivitāte. Cik ļoti jūs gribat iesaistīt cilvēkus, cik viņiem, teiksim, būs nepieciešams pārvietoties, savstarpēji sadarboties. Ja jūs gribat, lai viņi īpaši tur komunicētu, būtu ļoti atvērti un varbūt pat pārvietotos un tā, jāizmantojiet bez galdiem. Tad ir noteikti jāpadomā, ja nav galdi, bet gribat, lai pieraksta, tad dodiet paliknes apakšā, izdaliet pie durvīm katram. Tas ir pavisam ļoti, ļoti atvērts stils izkārtojums, ja? Un tas ir paredzēts diskusijām. Diskusijām jau lielākās grupās, kad cilvēkiem ir nepieciešams īpaši aktīvi iesaistīties ne tik ļoti staigāšanā, kā runāšanā. Ja tā ir polemika, strīds, piemēram, kur ir ļoti daudz jārunā, jāmainās ar idejām, ja, tad tāds stils būtu daudz piemērotāks nekā, piemēram, kaut vai šis valdes, ja. Cilvēki tur ir, viņam ir kur sēdēt, viņi viens otru redz, ja. Tomēr galds, atcerieties, galds vienmēr radīs distanci. Vienmēr psiholoģisku barjeru radīs. Tāpat, ja runātājs noliek savu priekšā galdu, kā to mēs šeit redzam šajā teātra stilā, galdu, ja, vai kaut kādu katedru, ja, to podestiņu noliks sev priekšā, un ir sevišķi, ja viņš slēpsies visu laiku aizstrā, ja, tas arī rada psiholoģisku tādu barjeru, tas var pārāk saspringt tāpat atmosfērā, un tas nebūtu izmantojams.
Ja nevar to galdu pārkustināt, ja viņš ir obligāti nepieciešams vai tā katedra, ejiet ārpus tās katedras. Vienmēr nāciet ārpusē. Nestāviet tais, nesāciet tur atbalstīties. Citreiz rāda, ka tas ir baigi labais žests, ja? No amerikāņu skolas tas nāk, ka teiksim, atbalstās pret katedru, kamēr runā, ja? Tas ir pilnīgi garām. Amerikāņiem tā ir cita skola, tā ir cita pasaule, viņiem tas varbūt der, bet Rietuma Eiropā viennozīmīgi nedara. Ja jūs šitā atbalstīsies, ja, viņi domās kaut kas pavisam nav jums kārtībā, jūs ja, pārāk pašpārliecināts jūtaties negatīvā nozīmē vai kā. Un sakat, jūs slēpsties aiz, ir pat tādi profesionāli, es redzēju, ka tāds profesionāls prezentētājs, ja, kur ikdienā strādā kā pasniedzēji, sāka krēst. Ja? Nostājam tā priekšā, bet tā visu laiku ir barjera. Barjerā es baidos no jums, es neesmu pārliecināts par sevi slēpjos. Gadījumā kas tas ir šitā krāsā, gadījumā kas, ja jūs pat šaujat reiz, ja? Jūs slēpties. Ja? Tāpēc to nedariet. Tas ir tas, kas jāņem vērā par izkārtojumu specifiku. Ja? Mēs mācīsimies pielikt to, tāpēc ņemiet vērā. Sīkāk tagad es nepadzīvināšu šo tēmu, jums interesi, jūs varat ieteikt kādu literatūru palasīt, ja? Bet atceries galvenos tos principus, tad vispirms organizatoriski izdomājam, kādu uzmanību būs nepieciešama, kādas atskāsmes būs nepieciešama, vai būs jāraksta, nebūs jāraksta, cik man daudz cilvēku būs, ja? Un tā tālāk. Kāda būs vai tā būs formāla vai neformāla saskarsme. Šie ir tie principi, uz kuriem balstoties jūs varat izdomāt, kurš izkārtnes būtu vispiemērotākais. Vēl ir tādas lietas, ko es gribu jums piefiksēt. Nekad neizvēlieties tādu telpu, ja jūs varat neizvēlēties, kur jums aiz muguras notiek aktīva darbība. Ir biroji, kur ir stikls. Stikls sienas. Un tur var redzēt, kā jums tur cilvēki aiz muguras pastaigājās, ja? Nekad sev par fonu, sev par aizmuguri neizvēlēties aktīvu teritoriju ar stikla sienām, ar lieliem logiem, kad beigās, kad jūs apkopojat, tas ir noslēguma daļa, beigu daļa, ja? Jūs apkopot, izdarat secinājumus un visu savākt kopā, ja jums ir katedrija, ja? Tad ir nepieciešams atnākt pie tās katedras, par katedru kalpot arī galda, citreiz arī krēslas, lai jūs nostājieties blakus nedaudz pirms, bet pie. Jo tas, ka jūs blakus ir šāds objekts, vēl var iedot papildus tādu balstu jūsu noslēguma vārdiem. Ja? Bieži vien jūsu telpas izkārtojums var jums palīdzēt. Tāpēc izdariet tā, lai šis izkārtojums jums palīdz, nevis novērš uzmanību un ietekmē negatīvi. Vienmēr mēģiniet atbraukt pirms viss ir sācies. Atnāciet ātrāk. Citi autori raksta 2 stundas pat ātrāk. Varbūt nevajag 2 stundas, pusstundu kaut vai, bet fakts kā tāds, jo ātrāk jūs atnāksiet, jo labāk. Jums ir iespēja atnākt, pārbaudīt aparatūru, mikrofons, prožektors, tā tālāk, prezentāciju, sakārtot tā, lai jums ir ērti. Atcerieties, ka jūs tur esat priekšnieki, nevis skatītāji. Ja jūs paši iekārtosiet telpu un iekārtosiet tā, ka jums ir ērti, jums ir pārredzami, ja? Jūs tur būsiet kā karaļi.